Ejam gaisā. Labrīt! Skrējiens pēc miljona 4. sezonā esam nonākuši Kambodžā. Vienā no pasaules brīnumainākajām vietām skatīsimies saulēktu Ankoru vatu. Vairāk pastāstīt Santos Paļskaits. Te mēs aizmugurē redzam 3 lielas tornis. Tas ir lielākais templis no vairākiem 10 templiem, ko mēs sastopam šajā teritorijā, kur ir milzīga, aptuveni viena Ogres rajona lielumā. Daudz nekā nezinām, jo vēl 10 minūtes atpakaļ mums bija melna tumsa un šobrīd tikai iepazīstam visu templus. Atveda mums šeit viens speciāls izīrēts moto rikšas braucējs, kurš ir tikai šoferis, bet ne gids. Citiem ir gids, un tad viņiem ir vieglāk. Mums nav gida, mums vienkārši jālasa, kas grāmatā rakstīts, un jāiet un jāstudē. Kāds ir skrējiena pēc miljona 4. daļas pirmās dienas uzdevums? Pirmās dienas uzdevums tikt vaļā no pilnīgi nevērtīgiem reāliem, kur mums robežas iesmērēja un kur mēs iemainījām lielu naudu, bet uz robežas viņi maksā vienu vienību šeit, pavisam cita vērtība. Bet, šobrīd tas nav galvenais, šobrīd saulēkts galvenais, kamēr es jau runāju, jau saulēkts jau noticis. Tūlīt pāri torņiem rotāsies apaļā saulīte.